spēlēt, tā arī tiesneši mācās tiesāt un strādā ar sevi un trenējās. Un ir, kas viņus arī skatās. Viņu galvenais tiesnesis ir Oskars Lucis. Ogra atrodas U14 vecuma grupā. Otrajā vietā šobrīd aiz BS Rīga, kurai 13 spēlēs nav neviena zaudējuma. Ograi ir 2 zaudējumi. Nošs līderis 13 spēlēs, 13 uzvarām. Raimonds jau teica, ir BS Rīga. Jā, tikmēr atgriežamies pie šodienas spēles. 4. Un DSN meklē pretarguments, ko arī viņam izdodās atrast, jo kuru reizi šajā spēlē līdzīga kombinācija. Citādāk viens uzskata, ka tas jāsāk ātrāk, citi jau spēlē pavisam mazās grupiņās, īpaši meitenēm, kuriem laikam te nav, un katram trenerim ir savs redzējums, un tad to viņš arī ar saviem spēlētājiem izmanto. Redzam, šeit labi aizsardzībā Ogri darbojās, arī tas var tikt ņemts vērā. Nu jā. Mūsu Latvijas lielajiem mērogiem. Un 2+1. Pēc uzbrukumiem. Un jā, individuāla darbība, bet ļoti veiksmīgi nospēlē. Ogras garie spēlētāji gan izcīna bumbu, gan savā starpā saspēlējoties. No sodmetienu līnijas tev ir dots laiks 5 sekundes, lai metienu sagatavot. Neviens tiesnesis arī tev nesodīs, ja tu pagatavosies kādu sekundi ilgāk. Līgumu par maksimālo iespējamo summu ņem un uzmet sodmetienu, kurš pat neaizlido līdz grozas stīpai. Drīkst būt, man šķiet, ka 3 spēlētāji, kas drīkst būt arī jaunāki attiecīgajā komandā. Bet prieks skatīties, kā puikas nebaidās, viņi saņem brīvu pustālo. Pats Voldemārs Baumans ir teicis, basketbols ir prāta spēle. Un attiecīgi, ka spēlētājiem ir jābūt attīstītiem līdz kaut kādam zināmam vecumam, kad sāk basketbolists jau nobriest, teiksim, tas ir 15, 16 gadi, tad tev noteikti arī jaunatnes līgā. Jānis no Krāslavas. Pats no Krāslavas, spēlēja trenējās Krāslavā, spēlēja arī pie Jēkabpils. Tikmēr Daugavas Sporta nams nedaudz jau atkal pazaudējis savas pozīcijas pret Ogri. 20 izstāja kā otrais treneris, gan U16 izlasē apstiprināts. Šobrīd aizstāja pirmo treneri, kurš savu ikdienas maizīti pelna ārpus Latvijas. Mācīties individuālo darbību, attīstīt to sevi. Un to arī rāda Daugavas Sporta nama komanda, kā viņiem parādās precīzi spēles pārsteigumu un var arī varbūt pacienāt savus komandas biedrus vēlāk. Būt enerģiju. Otersons, diemžēl, izskatās vairāk uztraucies. Jā, tikmēr, kā jau mēs esam vairāk kārt teikuši, nākamā spēle tad ir vecākai vecuma grupai. A grupas puiši, vecākās Svetbank Latvijas jaunās basketbola līgas vecuma grupas puiši jau ir ieradušies. Tad strādā uz to, lai viņi pilnveidotu attiecīgo bērnu spēlētāju jaunieti. Viņiem nevajadzētu, viņiem nav un nebūs primārais, protams, visus uzvarēt, bet viņiem būs. Jā, komandas tikmēr arī jau atradās redzam tieši to pašu, ko pēdējā otrās sezonas 12. epizodē Jonas Valančunas Šaktina Full, kā viņš tika piemānīts, šeit arī tiek piemānīts Daugavas Sporta nama spēlētājs, gan 2 punkti netiek gūti un spēle ir noslēgusies. Gala rezultāts Daugavas Sporta namam 43, Ograi 62.